Sveiciens Tev šajā jaunajā dienā un šajā jaunajā nedēļā. Mans vārds ir Ārtūrs Avotiņš un esmu no Joshua Ministrijas kalpošanas. Un ir prieks Tevi redzēt šodien. Un šis video ir vārds šai nedēļai. Un šajā nedēļā man ir sirdī kāda rakstuvieta un arī kāda atziņa. Un šī atziņa ir par to, ka vislielākais spēks mūsu kristiešu dzīvē ir tajā vislielākajā vienkāršībā un atklātībā. Mēs tik bieži vēlamies un varbūt sakam Dievam, gribu, lai piepildās tavs prāts virs zemes, gribu tev kalpot un es nesu tavu valstību šeit virs zemes, sludinu tavu evaņģēliju, tavu vārdu, un patiešām, un āmen, tā tas arī ir, un mēs to darām, mēs kā ticīgie Jēzu Kristo Dievam arī kalpojam, katrs ar savu īpašo unikālo aicinājumu, bet ir tik svarīgi tajā visā nekad nepazaudēt vienkāršu atklātību, vienkārši būt tiem, kas mēs esam. Un šie ir arī vieni no vārdiem, kas ir uzrunājuši manu sirdi. Varbūt tie var kādā brīdī likties tādi, varbūt pat interesanti, amizanti, bet tomēr ir kādi vārdi, ko apostolis Pāvils saka savā pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, un nodaļas šajā pirmajā pusē viņš runā par to, ka viņš pat nejūtas cienīgs, lai viņu sauc par apostuli, ka viņš jūtas mazākais apostuļu starpā un nejūtas cienīgs, ka viņu sauc par apostuli tādēļ, ka viņš kādreiz bija vajājis Dieva draudzi, bet Dievs, Jēzus ienāca viņa dzīvē, mēs zinām šo vareno Pāvila sastapšanos ar Jēzu ceļā uz Damasku, šo viņa stāstu. Un tad ir šie vārdi 10. pantā, ko Pāvils saka, bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem strādājis. Tomēr ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Šie te vārdi, ka reizēm ir tik svarīgi pavisam vienkārši nepazaudēt to, kas mēs esam. Šis te pēdējā laika tāds varenais secinājums, atziņa, kas ir tik ļoti pieskārusies manai sirdī, ko es esmu vienkārši redzējis, piedzīvojis, novērojis, kad tad, kad mēs vienkārši, es paskatos uz savu dzīvi, tad, kad es esmu sabiedrībā, kad es esmu ar cilvēkiem, ar ticīgiem, ar neticīgiem, vienkārši sakot, kad esmu sabiedrībā, kad es vienkārši pasaku cilvēkiem, ko es daru, kad, piemēram, esmu kristietis, es kalpoju Dievam, ticu viņam, ticu, ka Jēzus ir glābējs, pavisam vienkāršiem vārdiem, tad, kad es vienkārši esmu tas, kas es esmu, tas, kas mani dzīvē interesē, to es arī atklāti pastāstu visiem. Tajā ir vislielākais spēks, un cilvēkiem arī nav tādu jautājumu. No skolas laikiem es atceros kādu frāzi. Kāds klases biedrs mani jautāja kādu jautājumu, un tas skanēja apmēram šādi. Viņš man teica, Ārtūr, kas tu tāds īsti esi? Nu, acīm redzot, es vēl biju savas identitātes meklējumos un tam līdzīgi, un esmu sapratis savā dzīvē, ir tik svarīgi vienkārši būt tiem, kas mēs esam. Tajā ir tas vislielākais spēks. Tas ienes skaidrību
un tādu pilnīgu saprašanu citos cilvēkos par mums. Cilvēkiem nav īpaši vairs jautājumu, nav tāda neziņa, nav tāda pazūd viss aizdomīgums vai tam līdzīga, varbūt pat neusticēšanās, piemēram, ka tā kā īsti nevar saprast, kas šis par cilvēku. Viņš tā kā varbūt ticīgais, jā, varbūt nē, nedaudz noslēpumains, bet tad, kad tu esi vienkārši tas, kas tu esi, tajā ir kaut kas īpašs. Pāvils saka šajā 10. pantā, bet no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, un Dievs mums katram dod savu žēlastību. Pat katra jauna diena mums ir dota Dieva žēlastībā. Katram no mums ir dots īpašs aicinājums mūsu dzīvē. Mēs katrs esam unikāli, īpaši un neatkārtojami radīti. Mēs esam radīti, un mēs arī veidojamies Dieva līdzībā. Mēs kļūstam līdzīgāki Jēzum dienu no dienas, mēs sekojam viņam, mēs klausāmies viņa balsi, lasam viņa vārdu, un mēs esam tie, kas mēs esam, ar tām dāvanām, aicinājumiem mūsu dzīvē. Un tajā patiešām ir kaut kas, tad, kad tu esi tas, kas tu esi. Kā draudzē, tā mājās, tā esot sabiedrībā, savā darba vietā, piemēram, un tā tālāk. Tā ka šis ir tas, kas patiesi šajā laikā ir manā sirdī, un ko es esmu reāli novērojis, šo lielo spēku tajā vislielākajā vienkāršībā. Ne jau par velti Bībele saka, lai mēs esam kā bērni, tādā pareizā nozīmē. Bērni taču ir atklāti, vienkārši, nesamāksloti. Viņi saka lietas to īstajos vārdos, un mēs arī esam Dieva bērni, mēs esam Dieva dēli un meitas, mēs esam viņa ķēnišķīgie priesteri, mēs esam viņa svētīti, izredzēti, un mēs varam viņam kalpot. Tāpēc šis ir tas vārds, kas bija dzimis manā sirdī priekš šīs nedēļas. Es esmu svētīts un droši pārdomā, lasu vēlreiz šos vārdus, lai Dievs tev atklāja, varbūt pat vēl kaut ko dziļāku. Tāpēc svētības vēlot šajā jaunajā dienā un tālāk uz priekšu darba nedēļā. Priecājos, ka esi kopā ar mums kalpošanu, ar mani šajos video. Pagaidām teikšu, atā, esi svētīts Jēzus varenajā vārdā. Āmen. Pagaidām atā.